Galvenā atšķirība ir tā, ka es savu dzīvi apzināti esmu veidojis tieši darbam ar pašvaldībām. Esmu mācījies Amerikā pašvaldību vadību, esmu bijis pašvaldības vadītājs, esmu bijis pašvaldību lietu ministrs, esmu bijis Saeimas deputāts, kas strādā valsts un pašvaldību komisijā. Un šobrīd, es domāju, ir pienācis laiks palīdzēt Rīgai un pacelt Rīgu. Rīgai viennozīmīgi problēma nav ar to, ka nepietiek naudas. Tas, kas ir Rīgas galvenā problēma, ir sadarbības trūkums. Gan rīdzinieku starpā, gan starp Rīgas pilsētu un uzņēmējiem, un starp Rīgu un Pierīgu. Un mana pieredze vadot ādažus ir tas, ka tieši sadarbība ir galvenais faktors, kas dzen attīstību. Lai visi redz vienu virzienu, lai visi sadarbojas, liek resursus kopā. Tad Rīga atspērsies un Rīga varētu kļūt Baltijas lielākā metropola atkal. Es domāju, galvenais, ko mēs piedāvājam, ir sadarbība ar apkaimēm. Tas, lai iedzīvotāji ar savām idejām, savām iecerēm var nākt un viņi tiks sadzirdēti. Tas, ko mēs piedāvājam, ir uzņēmējiem, ka viņi varēs piekļūt Rīgas resursiem, kas ir ūdeņi, kas ir meži, kas ir iespējas būvēt jaunus mājokļus, kas ir iespējas siltināt esošos mājokļus un izveidot Rīgu tiešām par modernu, foršu pilsētu. To nevar izdarīt viena pilsēta, tur ir jābūt sadarbība ar uzņēmējiem. Un es domāju, tieši šī sadarbības gaisotne ir tā, kas Rīgu padarīs atkal dinamisku un modernu.